Daļa zemnieku Latvijā ir tuvu bankrotam. Šodien, 23. augustā, ir pagājis kāds laiks kopš 7. augusta, kad Lielgraudu krusts nodarīja postījumus Jelgavas pusē, Dobelē, Tukumā un vēl atsevišķās vietās. Tur faktiski dažās saimniecībās ir pilnīgi visa raža nopostīta, pilnīgi visām ēkām jumti norauti, un vēl joprojām neviens nevar pateikt no valdības vai no ierēģiem, kāda palīdzība būs un kur. Un te jāsaprot, ka tas reģions, kur šī milzīgā nelaime nāca, ir ļoti šaurs un neliels. Un te ir visai Latvijai un arī Latvijas valstī jānāk palīgā. Pašvaldības jau ir snieguši palīdzību, jumti jau tiek mainīti, viss tiek darīts. Bet attiecībā uz zemniekiem ir pilnīga neziņa, vai atsevišķi zemnieku saimniecības, kur ir raža sakapāta, kūtī jumts sakapāts, traktortehnikai logi izsisti, automašīnām logi izsisti, vai tur kāds nāks palīgā un vai varēs viņiem palīdzēt. Ir lietas, ko varēja apdrošināt, bet tas nav galvenais kritērijs, lai pateikt, jūs varējāt apdrošināt un palīdzība no valsts nebūs. Tā nedrīkst būt. Šoreiz šim reģionam ir jābūt palīdzībai. Pirmais, tātad skaidrs palīdzība caur Altumu vai citu valsts institūciju. Otrais, automātiski, protams, atcelt visus kredītu maksājumus, kas ir konkrētām saimniecībām. Trešais, atcelt visas prasības, kas attiecās uz Eiropas projektiem vai uz finansējumu saņemšanu Eiropas. Un ceturtais, konkrēta naudas summa, kura būs kā palīdzība šīm saimniecībām cietušām.